Sievietes politikas virtuvē. Labdien, labrīt, labvakar mūsu klausītājiem studijā Sievietes politikas virtuvē. Pēc kāda ilgāka pārtraukuma atkal atsākam, un šoreiz tēma interesanta. Pastāstīšu. Nonākot Rīgas domē, man uzticēja vadīt mājokļu un vides jomu. Un gribot, negribot, nāca līdz arī kapu stāsts. Atbildība par kapiem. Jāsaka godīgi, pilnīgi jauna tēma priekš manis, bet vesela pasaule, 100 dažādi neatrisinātu jautājumu, izaicinājumu šodien un nākotnē. Tādēļ šodien es esmu uzaicinājusi uz raidījumu divas lietpratējas. Viena jau iepriekš sevi ir prezentējuši šajā podkāstā kā sieviete no kapiem. Rita Eva Našaniece. Sveika, Rita! Sveiku! Un otra, arī nedrīkst nolikt no atbildības, bijusi kultūras ministre Agnese Logina, un, kā tu pati teici, pieredzējusi kapu svētku dalībniece Latgalē. Tieši tā, sveiki! Sveika, Agnes! Nu ko, kādēļ šī tēma ir aktuāla? Principā nolikšu uzreiz problēmu pašā galgalī. Pēc esošajiem statistikas rādītājiem, ja nekas nemainīsies ne mūsu paradumos, ne arī tajā, kā Rīgā ir plānota kapsētu teritorija, 2035. gadā Rīgas pašvaldībai vai pietrūkt vietas tradicionāliem apbedījumiem. Droši vien, ka reģionos šī situācija varbūt nav tik izteikta, un tomēr tur, kur kapu teritorijas ir pilsētās, pilsētu iekšienēs, arī tur viņi sadurās tieši ar līdzīgu stāstu. Un, varbūt, kā Rita, tu zini, vai arī varbūt Agnese, tu jau no kultūras ministrijas laikiem zini, kādēļ tik ilgi nebija kapsētu likums. Un tikai šobrīd viņš ceļot caur Saeimas gaitiņiem, ir nonācis līdz 3. lasījumam, vesels gads ir pagājis, un cīņas ir bijušas. Vēl likums nav pieņemts, bet izskatās, ka drīzumā tas varētu jau būt 3. lasījumā apstiprināts. Ir kāda informācija? Vai vispār vajadzēja tādu likumu? Tu esi vairāk kā kapiem strādājis. Nē, skaties, es esmu strādājis ar kapiem tikai vienā tādā ļoti man būtiskā profilā, kas noteikti nav tiem, kas strādā ar šo likumu. Man interesē īstenībā Latvijas vēsturiskie kapi un kapi kā mūsu vēsturiskais mantojums, kā arī ar tiem saistītais, protams, gan funkcionālais izmantojamības, potenciāls, gan arī turisma un izziņas izmantojamības potenciāls. Attiecībā par šo likumu man nav ne mazākās nojausmas. Lūdzu, kultūras ministre. Es domāju, šeit es atzīšos, ka es spekulēju, es vienkārši izsaku savu minējumu, jo manā darba kārtībā šādi jautājumi līdz šim nav bijuši, bet es domāju, ka tur ir arī tā atslēga, proti, ka grūti saprast, kam tad gala beigās ir atbildība par kapiem, un kas tad ir tas, kas ir tā institūcija, kas ir tie cilvēki, kur ir atbildīgi par kapiem, jo kapu jautājumos saduras tik dažādas institūcijas, dažādi uzskati, dažādi pasaules skati, arī dažādi šī institucionāla atbildība, tas ir pašvaldību jautājums, bet tas vienlaikus ir arī jautājums par daudz ko citu arī, un, tomēr arī mūsu attieksme pret kapiem rāda mūsu attieksmi pret nāvi, un tā ir tik sarežģīta tēma, par kuru varbūt neviens negribas uzņemt tādu atbildību. Labi, bet likums top, un, protams, likuma 2. pants tā arī noteiks, ka mērķis likumam ir nodrošināt kultūru vēsturiskajām tradīcijām Latvijā atbilstošu kapsētu izveidošanu, uzturēšanu, protams, arī visus šos pašvaldību pienākumus, bet ne tikai, arī privāto kapsētu pienākumus. Vai mums vispār šī tēma ir tabū tēma sabiedrībā, vai šeit ir jūtams, ka iedzīvotājiem ir viedoklis un viņi grib laicīgi izteikt to un ietekmēt šo procesu? Es domāju, ka noteikti tā nav tabū tēma. Patiesībā latviešiem pa kapiem runāt patīk, latviešiem pa kapiem staigāt patīk un latviešiem rakāties pa kapiem
patīk. Tas, kas latviešiem vienkāršai tautai nepatīk, sakot Saeimas dienas kārtībai. Un redzēt, ka zināmos termiņos ir jāiesūta savi priekšlikumi, lai kādu dienu aizejot pie mīļās Antonijas un tantes un tēta un māmiņas, neieraudzīt pavisam citu pasauli, jo patiešām mūsu kapi ir pēc savas struktūras un pēc tā vēsturiskā veida, kā viņi veidojušies, viņi tiešām ir specifiski. Un tieši tāpat kā Japāņu kapi ir specifiski un katoļu meksikāņu kapi vai ne ir specifiski un pravoslāvu kapi attiecīgi ir specifiski. Kaut gan arī viņi, manuprāt, ir piemērojušies tai mūsu atmosfērai ļoti lielā mērā. Un, teiksim, ja mēs skatāmies tas, ko mēs vienkārši saucam par krievu kapiem Latvijā, krievu kapiem Krievijā, viņi stipri viena atšķirs un arī viņi ir auguši arī mūsu estētiskajā tradīcijā. Es domāju, ka jā, un tas, kas varbūt, tas, kas tanī preambulā, kur tu nolasīji, manuprāt, tomēr ir nepilnīgi pateikts, ka šī tradīcija viņa nav saistīta tikai ar kapu svētkiem, ko ļoti labi, man liekas, tūlītās Agnes izstāstīs savu pieredzi, bet tā ir saistīta tieši ar to estētiku, ļoti specifisko estētiku, kas mums ir, un ar ļoti lielo mantojumu daudzumu, kas saglabājas tieši kapos. Jo, piemēram, tāda veida amatniecības izstrādājumi ir ļoti ierobežotās vietās, un kapi ir viena no tām retajām vietām, ko mēs redzam to metālkalēju darbu, to akmeņkaļu darbu, to arhitektūras struktūru darbu, kas ir ļoti interesants un, piemēram, ir ļoti interesanti, citu arī Latgalē ļoti interesanti kapi, kas savukārt atšķiras no šīs Kurzemes un Zemgales tradīcijas. Mēs redzam ļoti bagātu mantojumu, un, protams, tādā brīdī, kad cilvēki iet uz šiem kapu svētkiem, kuriem mēs tā mazliet ieķišķām šodien, viņi arī, stiprina to, kā var teikt, ideoloģisko būtību, kādēļ mums tā skaistā pasaule vajadzīga. Piedod, es pat daudz murgoju. Nē, bet tu tā ļoti labi uzreiz pateici. Tātad iedzīvotājiem patiesībā svarīgākais būtu, ka nekas tā strauji nemainītos. Viņi grib šo tradicionālo arī saglabāt, un tad tam likumdevējam, varbūt šis normatīvais regulējums tam rāmim ir jābūt, bet viņam ir jāspēj nolasīt, kas tad ir tas tradicionālais, ko ielikt tajā rāmī, lai tas tiktu saglabāts. Jā, un kā tas tomēr transformētos uz to vajadzību. Jā, bet es domāju, ka vienlaikus sabiedrība jau arī ļoti mainās, un šobrīd mēs arī redzam to, ka cilvēki pārceļas, vai ne, cilvēki daudzi pārceļas prom no tām vietām, kur ir arī tie dzimtas kapi, un šī ikdienas kopšana varbūt pamazām attālinās un paliek varbūt tie kapu svētki kā tāds notikums, kas saved kopā visu un reiz gadā, tad varbūt apciemo šos kapus un kopi tos, bet tā ikdienas kopšana, Bet tam mēs pieskatīsimies nedaudz vēlāk, jā. Bet es vairāk par to vispār, vai cilvēkam tas ir aktuāli, jo tad ir jautājums, kurām paudzēm tas ir aktuāli. Es pieņemu, ka ir kaut kāda vecākā gadagājuma paudze, kurai ļoti svarīgi ir tie kapi, un tad viņai ir tas arī viedoklis par to, kā tur tam visam jāizskatās. Tā jaunā paudze, kas nāk iekšā, viņai nav tie paradumi, un tad ir jautājums, to mēs redzam, cik daudz iesaistās, pieņemsim šādu likumu vai normatīvu aktu tapšanā. Proti, Rīgai arī ir šobrīd izaicinājums, mums ir kapsēta koncepcija, viņi ir jau noslēguma stadijā, ir bijusi publiskā apspriešana. Jāsaka godīgi, ļoti maz bija tie priekšlikumi. Varētu teikt, no privātpersonām bija 7 priekšlikumi tikai, visas kapsētu koncepcijas apstiprināšanas gaitā saņemti. Tikai 7, kas ir īstenībā nožēlojami maz priekš tās ārprātīgās masas, kur, principā, pret katras mājasemniecības interesēm, godīgi, vai šobrīd, vai nākotnē, vai tam līdzīgi, bet tomēr, tātad viedokļi īsti nav. Jā, droši vien, ka cilvēki varbūt nevēlas par to domāt, varbūt liekas, ka tas uz viņiem neattieksies, jo, varbūt mēs, pēkšņi visi sāksim dzīvot mūžīgi un kapi nebūs aktuāli,
Bet es domāju, ka, domājot par kapiem, par kapu nākotni, par šo kapu regulējumu, tur ir jāsāk arī sev uzdot tādu, varbūt dažreiz nepatīkami nērti jautājumu, kur es gribētu, lai man apbedī, kādas ir tās manas vēlmes, un tad, tev ir jāsāk domāt par savu nāvi, un tas var arī gadīties, ka ir diezgan biedējoši patiesībā. Tad, kad es nonācu Rīgas domē mājokļu vides departamenta problēmu jautājumu lokā, tad mans kolēģis man iedeva iepazīties ar grāmatu Kopā kapos. Un es sapratu, ka ir atsevišķas tēmas, kuras, lai arī ir tabū tēmas, ir jāver vaļā arī sev personiski, un par tām lietām ir jādomā un jārunā. Bet priekš neaizot vēl uz citām tām problēmām, es joprojām gribu to vietas trūkuma problēmu akcentēt kā pašu galveno. Ja? Un, tur tas lielākais izaicinājums, es uzreiz metīšu to tēmu, priekšā ir, ka šobrīd mums kremē aptuveni 1/3 daļu no tiem nelaiķiem, tā teikt, bet nākotnē līdz tam pašam 35. gadam mums būtu jāaiziet līdz tai paradumu maiņai, ka vismaz 2/3 saviem tuviniekiem izvēlētos šo apbedījumu veidu. Un, te ir vairāk droši vien izaicinājumi, un varbūt pirmais ir šis te kultūra vēsturiskā pieeja vai tā tradicionālā pieeja? Es faktiski esmu konstatējis, ka cilvēki latvieši ļoti komfortabli šobrīd jūtas arī ar kremēšanas praksēm. Vismaz manā tanī burbulī, kur es esmu, kurš tāds pietiekoši inteliģents, pietiekoši vidējs, un mēs faktiski es visu laiku bērns, kurus apmeklēju, nav kapos vairāk. Tās ir visas mūsu uguns apbedīšanas krematorijā, kur arī ir īstenībā vēsturiski saistīta ar Lēberu, senatoru Lēberu, kur mājās kādreiz dzīvoja. Man vienkārši šī visa tēma tāda kaut kādā veidā ir bijusi saistīta arī ar manu dzīvesvietu, un es redzu, ka cilvēki ļoti labi iet šīs kremēšanas tradīcijas virzienā. Man viņa ir arī labvēlīga. Šī kremēšanas tradīcija, protams, atļauj izmantot jau tādas kapu vietas, kuras nebūtu izmantojams, tad, ja būtu cita formāta apbedījums. Un šeit gan vajadzētu ļoti labu normatīvu, kas mazliet palielinātu iespēju tieši kremējumām urnām atrasties katrā konkrētā kapvietā. Jūs sapratu, piemēram, Jelgavā. Es šeit nezinu, kā jūs Rīgā beigās līdz tam aiziesiet, bet Jelgavā, ir ļoti mazs skaitlis, ka fiziski tā kapvieta ir lielāka, viņi varētu uztvert daudz vairāk šo iespēju. Tas ir viens moments, un, protams, tad te mums jautājums par kolumbārijiem. Es nezinu, cik daudz es tagad varu aizņemt, jo tu tagad īstenībā man atvēri čakras. Mēs šito stāstu mēs bišķiņi atliekam vēl pagaidām par izvēli. Jā, pirmkārt, tai tiešām ir jābūt ģimenes vai pašu cilvēku izvēlei, bet es arī jūtu, ka ir tādas pārmaiņas, jo, es pat esmu uzaugus Katoļu baznīcā, tas nav pārspīlējums, tā kā es esmu pavadījis Katoļu baznīcā laika apmēram no 5 gadu vecuma līdz pilngadībai plus mīnus. Un savā laikā, tātad tajos 90. 2000. sākumā, baznīcas attieksmes, vismaz tā manā draudzē, kur es gāju, un tie man apkārtējie katoļi, viņi bija diezgan tādi konservatīvi noskaņot pret kremāciju. Es varu nocitēt vienu lietu. Tātad es tieši paņēmu no kristīgās baznīcas attieksmi pret kremāciju. Un tātad principā vispār pret apbedīšanu. Protams, kristīgās baznīcas attieksme pret apbedīšanu un kapiem ir balstīta uz cieņu pret cilvēka ķermeni, kā pret Dieva radījumu un ticību augšām celšanās cerībai. Tātad nenoņemt caur šo te uguns apbedījumu iespēju augšām celšanās iespēju. Ja? Un tādēļ arī agrīnie kristīši izvēlējās šo tradicionālu apbedīšanu, jo nevis kremāciju, jo tā bija tā kā tuvāka Jēzus Kristus apbedīšanai un simbolizē šo cerību uz miesas augšām celšanos. Un tad Katoļu baznīca stingri sākumā ieteica šo tradicionālo apbedīšanu, bet es, ja nemaldos, tad 1963. gads ir, kad Vatikāns ir arī ļāvis kremāciju izmantot,
Un galvenais, kas ir bijis noteikums, ka šie pelni ir jāapglabā vai jāglabā. Bet proti, ka nedrīkstētu būt tāda vispārēja izkaisīšana kaut kur, jo tad tas it kā ir nepienācīga cieņa pret šiem pīšļiem. Jā, un tagad es jūtu, bet atkal tas tāds mazs burbulis, mazs tāds loks, un es jūtu, ka mazinās šī tāda aizsprieduma pret kremēšanu, jo, runāt par šo augšām celšanos, tas ir jautājums, teoloģisks jautājums, protams, cik burtiski mēs to uztveram, vai ne, ka tā kā notiek šī augšām celšanās, vai tiešām mēs runājam par kauliem, kas tiek piecelti un nonāk citur, vai tas ir kaut kā tā tomēr netveramāk. Bet jā, tā ir tāda teoloģiska diskusija, kas ir drusku ārpus mūsu šodienas loka. Bet man liekas, ka šī attieksme mainās, bet jebkurā gadījumā tam ir jābūt, protams, tam ir jābūt ģimenes vai paša aizgājēja lēmumam. Un šeit es arī gribu teikt, ka man liekas, katoļiem cits starpā ir tāda, cik es novēroju, ir tāda diezgan veselīga attieksme pret nāvi, jo nāve, katolismā nāve nav beigas, nāve ir priecīga atgriešanās mājās, un man vecāki vienmēr ļoti daudz arī jokoja par nāvi, viņi jau vispār tur bija gatavi uztaisīt pašu savu portretu. Man liekas, ka, diemžēl, mēs tēvs nepaspēja, pirms viņš nomira, viņš nepaspēja, uztaisīt šo te kopbildi ar manu māti, bet viņiem tas bija paredzēts, tā kā, lai man nav jādomā, ko likt uz kapakmeņa, var sakot, tā kā šī te tāda katoliciskā tāda viegla attieksme pret nāvi, ka tas ir, ka tas nav nekas tāds traģisks. Tas patiesībā ir tāda nākamā soļa sākums. Tu ierunājies pa bildi un tādu šausmu stāstiņu no pagātnes, ka vecos laikos, droši vien gadus 100 vai varbūt pat vairāk atpakaļ, nedaudz vairāk atpakaļ, tad, kad jau kāds ģimenē nomira, tad tomēr vēl taisītos pēdējos ģimeņu foto un šo nelaiķu piestutēja klātai pārējai ģimenei un to pēdējo ģimenes foto taisīja jau ar nomirušu ģimenes locekli kopbildē. Tāpēc ir jātaisa bildes laicīgi. Jā, labāk tā, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Labi, bet tas ir varbūt, tiešām par šo izvēli, jāpiemina, protams, kad ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, ka pat gribēdams, pat vai tas tuvinieks gribēdams, vai varbūt pats nelaicis iepriekš jau sakot, ka viņš būtu gribējis, lai viņa kremē, ir kaut kādi gadījumi, kad neļauj. Un tie ir tie gadījumi, kad nāve ir iestājusies tādos apstākļos, kur vēl ir kaut kāda krimināllieta ierosināta vai tam līdzīgi, tad, diemžēl, šo kremāciju nevar izvēlēties. Jā, tā kā, tas ir dažreiz tāda lieta, nezinu, ar ko jārēķinās. Jā. Bet vēl arī par vietas jautājumu, man liekas, attālinoties varbūt no tāda konceptuāla skatījuma uz kapiem, uz nāvi, tīri Rīgas gadījumā, protams, atkal jautājumā par kapiem, par kapu vietām, mēs atkal un atkal sadaramies ar to, ka ir Rīga un ir pārējā Latvija, vai ne? Ka Rīga ir, Rīgā trūkst vietas, tas ir skaidrs, Rīga ir arī lielākā pilsēta Latvijā ar atrāvienu, un, protams, šeit mums beigsies drīz vieta, un tad, ir tas jautājums, vai mēs varam labāk sadarboties arī ar Pierīgas pašvaldībām kapu jautājumos, piemēram, kur, šobrīd Rīgā mums ir atvērts divas kapsās, divi no kapi. 22. Un skaidrs, ka ar to nepietiek, bet, kāda ir situācija Pierīgā? Varbūt, nezinu, tur, Pārdaugavas iedzīvotājiem varbūt ir iespējams arī sadarboties ar Mārupi, ar Jaunmārupi. Jā, šī starp citu ir tāda interesanta tēma, jo šo sadarbības starp pašvaldībām kapsētu likums nerisina, un arī mūsu saistošie noteikumi, kas Rīgā taps visdrīzāk pēc kapsētu koncepcijas pieņemšanas, mēs līdz šim nebijām šādu tēmu vēruši vaļā. Tātad pašvaldībā ir pienākums savu deklarēto personu rādīt šo vietu, kurā vietā viņu varētu nodrošināt vietu abedīšanai. Un Satversmes tiesa vēl savu laiku ir lēmusi, ka tā tad ir jānodrošina šī kapa vieta pa brīvu. Tā tad nav jāmaksā par kapa vietu. Tā tad vienmēr pašvaldībai ir jāatrod kāda tāda vieta, ko viņi var piešķirt pa brīvu, kādā no atvērtajiem kapiem, kur apglabāt. Jā. Vai tev ir kāds komentārs par šo? Man ir īstenībā divi komentāri. Viens danī virzienā, kur tu man teici, par ko mēs pagaidām nerunājam, tas ir par kolumbāriem. Jo es tomēr iziešu šim punktam, un pēc tam būs arī vēl viens punkts, kas ir par fiziskajiem abedījumiem, kas nav
ugunsapdījumi. Skaties, tu man saki tā, un tas ir rakstīts skaisti šī koncepcijā. Tātad ir 2 atvērtas kapsētas, kā Agnes saka, 15 daļai slēgtas, 5 slēgtas kapsētas. Plus mums ir koncepcijā neapskatītas teritorijas attiecīgas, starp kurām ir arī lielie kapi. Redzi, šeit ir tas vingrinājums, ko mēs atkal varētu veikt. Mums ir vēsturiska struktūra, kas ir ideāli piemērota kolumbārija izveidošanai, teiksim, šim pašajos lielajos kapos. Un arī dažās noslēgtajām kapsētām tās ir tukšie mauzoleji, kurās mēs varētu gan izdarīt, protams, cieņpilnas atzīmes par tiem, kas tur ir kādreiz bijuši, gan izvietot arī šos kolumbārijus. Mēs varam veidot perimetrālos kolumbārijus, kas faktiski ir apkārt, kas ir sētveida kolumbārijas, kurā var arī likt šīs pelnu urnas. Attiecībā par konkrēto kapeņu mauzoleju, tas Reinholda mauzolejs, ko mēs jau esam apskatījuši un bijām aizgājuši, faktiski tur īstenībā ir tikai normatīvais kavējums. Kolumbārijas ir ļoti laba struktūra, jo tā ir tāda vieta, kuru nevajag apkurināt, kurai gaismu var iedegt tanī brīdī, kad tur ir apmeklējums ar sensoru un kur apmeklējumu var nodrošināt ar elektronisko karti. Tās viss ir ārzemju pieredzes, un plus tas nodrošināt arī šī konkrētā objekta restaurāciju, jo mēs viņu restaurētu jau kā funkcionālu objektu, bet tāpat laikā izdarītu visu, lai nebojātu vēsturisko struktūru, un kolumbārija plauktu sistēma ir tieši šāda struktūra nebojājoša lieta. Un tāds ir vairākas vietas, viņas varētu identificēt. Rīt atvērt tādu ļoti plašu tēmu, jo, tātad, lai nonāktu vispār līdz tiem ugunsapbedījumu tā kā veicināšanai, tad pirmā lieta ir, protams, pats krematorija pakalpojums. Un līdz šim, tas ir bijis, protams, arī ticis atdots, tas ir privāts biznes, tā nav pašvaldības tipiskā funkcija, nodarboties ar krematoriju pakalpojumu, un arī savā laikā Rīgā, piemēram, ir uzbūvēs bijis šis krematorijas, un tā ir pašvaldības sēka un īpašums, bet viņš ir atdots apsaimniekot privātiem, un tas ir privāts biznes, kas konkurē ar visām citiem krematorijiem, kas vēl mums ir gan Latvijā, gan arī uz Igauniju jau ved un tam līdzīgi. Pašvaldība līdz šim ir piekopusi to pieeju, ka mēs neko tur nejaucamies, tas ir privāta lieta, privāta darīšana, bet patiesībā, ja mūsu mērķis ir veicināt ugunsapbedījums, tātad arī šo kremēšanu, mums būtu jāskatās, lai tā biznesa vide būtu dzīva, lai tur būtu tiešām pienācīga konkurence un lai mums būtu šis kremācijas pakalpojums iedzīvotājiem arvien lētāks, vai ne? Tādā ziņā, ka tas katrā gadījumā, tad viņu var izskatīt gan arī kā izmaksu ziņā alternatīvu, varbūt tradicionāli apbedīšanai, kas sevi ietver savu veidu izmaksas, ja tur ir tāpat tās. Vai ir bijis kaut kur tās salīdzinošās izmaksas? Tu redzi, nav līdz šim tas tā skatīts, ja, bet es domāju, ka ja tas uzstādījums mums ir veicināt, ja, tad mums ir jāapskatās, vai mums ir šeit pienācīgi tā konkurence ir. Un tad pēc tam tālāk ir tā apglabāšana. Ja. Un te ir tāda interesanta lieta, tātad mēs varam apglabāt kolumbārijās, ja, kas būtu tad kolumbārijas ar tādi slēgtie tie plauktiņi, kur priekšā ir šī kapu plāksne un tā ir tā piemiņas zīme, tad var būt tas, ko tu saki. Ar pieeju radiniekiem, jā, tādas kapličas vai kaut kādi jau esoši vēsturiski mauzoleji, ja, kurus varam pielāgot, un arī ļoti daudzās slēgtajās kapsētās mums ir tādas kapličas, ja, neizmantotas. Ja. Jā, un tur var būt tiešām tāda telpa, kur tikai plauktiņi ir, un tad tā ieeja ir iespējama tikai tiem, kam tur ir tās apbedījums. Attiecīgi elektroniskā karte, jā. Bet tad, protams, vēl tas nākamais ir, kā tātad virsabedījumi, kuri varētu būt tikai tiešām šie te urnu abedījumi, jā. Vai es varu mazliet tomēr par fiziskiem virsabedījumiem? Skaties, Vai tā ir vesela tēma? Jā, skaramies okay, klāt. Jā, apaļojumi. Pabeidzam varbūt par urnām. Urnas un fiziskie, jo redzi. Skaties, es izgāju caur tam vingriem. Bet tu izstāst, kas ir virsabedījumi? Cilvēki nesaprot. Tad acīm redzot, ir kaut kāds normatīvs nosacījums, kur tu zini, es nezinu, cik dziļi kādu roku. Ja mēs pieņemam, ka mums ir higienas pasākumi
kas nodrošina epidemioloģiski nekādas citas sekas bīstamas, ka mēs tik dziļi arī nerokam. Mēs maitām normatīvus, bet acīm redzot, tur kaut kam ir jābūt pamatojumam, kāpēc mēs viņus varam mainīt. Visdrīzāk mēs viņus varam mainīt. Jo rietumos bija tāds periods, ziniet, atcerieties bērnu dienās, mēs vienmēr skatījāmies tās šausmu filmas, kur bija tāds aizvērtas kapsētas, tad ir vārti, un aiz viņām ir daudz krustu un absolūti tums. Un tā īstenībā bija taisnība. Tas bija reāli tas, kas 80. un 90. gados notika. Viss caur Eiropā, arī Amerikā, kur bija slēgtās kristiešu kapsētas, viņš tieši tāds ristījās. Un tad notika šī paradumu maiņa un normatīvā maiņa. Jo, piemēram, kā Perlašēz arī, taču visi domāja, ka būs slēgta kapsēta. Perlašēz joprojām nav slēgta kapsēta. Kāpēc Perlašēz nav slēgta kapsēta? Tāpēc, ka normatīva atļauj šobrīd virsapbedījumus, un tas faktiski atdzīvināja, kā var teikt, apbedīšanas paradumu maiņa, aprakšanas paradumu maiņa atdzīvināja arī šīs vēsturiskās kapsētas. Un ja mēs skatāmies uz Magnificent Seven Londonā, tur arī bija kapsētas, kas jau bija slēgts, un tagad viņas ir atvērts, jo ir tātad iespējas urnabedījumiem. Praktiski tās ir jaunās iespējas urnabedījumiem. Labi, jā, es tikai tieši gribēju prasīt, Agnes, vai tava attieksme, tātad, kas ir virsabedījums? Proti, es varbūt uzreiz precīzi nenosaukšu, bet tātad, tad, kad pa priekš ir nāk tas pirmais abedījums, tad viņš savā laikā, kā minimums ir tur laikam 1,70 m, 1,80 m dziļumā. 6 pēdas zem zemes. Tātad tiek raksts šī te kapu bedre, un tad apglabāts šis zārks, un tad 25 vai 30 gadi pēc tās pirmās abedīšanas vara lemt par to, ka virspusē, ja visi gruncis, viss ļauj pa virsu nākamo tradicionālo zārka abedījumu likt, ja? Vai reāli normālam cilvēkam tas varētu būt vispār, tā kā pieņemami gulties virsū vēl kādam citam, ja vien tas nav dzimtas, ģimenes loceklis. Es domāju, ka tas ir jautājums noteikti par laiku, respektīvi, daudz no šiem kapsētām, piemēram, tas pats Rīt jau pieminēja šo te Magnificent Seven Londonā, man nesen bija iespēja apmeklēt vienu no šīm kapsētām, bija ārkārtīgi interesanti, un skaidrs, ka tur ir kapi, kas ir, nezinu, tur tā, man liekas, var teikt, pārsimts gadus veci, un tur bija arī kapi, kas bija 22. gads, piemēram, es tāda stipri nesanāk, un man liekas, ka te ir arī tas, ko es iepriekš minēju par šo sabiedrības uzbūves maiņu, par sabiedrības paradumu maiņu, visticamāk, ka tie cilvēki, kuru aizgājēji ir aizgājuši, nezinu, tur 18. gadsimtā, 19. gadsimtā, iespējams, ka viņiem vairs nav nekāda saites ar to vietu, vai ne, un tad ir tas, jautājums, kāpēc neļaut tur tikt apglabātiem cilvēkiem, kas ir saistīti šodien ar to vietu. Jā. Bet te nav jautājums par ļaut vai neļaut, jo arī mums, tā sistēma, es tā ļoti primitīvi varu ieskicējot, ja tātad, ja šī kapu kopiņa ilgstoši nav kopta, ja tur vairāk kā 3 gadi, un tur ir konstatēts, ka tas iepriekšējais abedījums tiešām ir bijis tur 25, 30 gadus atpakaļ, principā, šī vieta tiek izaktēta, ka viņa ir kļūst pieejama. Jautājums, vai pēc viņas varētu būt pieprasījums tādam svešam. Ja tas ir 100 vai 200 gadu vecs abedījums apakšā, ja? Varbūt, ka tad tas nav tik personiski šī attieksme. Es domāju, tur jau... Bet ja tas ir tikai 30 vai 40... Es tevi sapratu, tu runā bez būtības par aktēšanu. Jā, tātad, ja izaktē tādu vietu, kad jākonstatē, ka tur tas abedījums apakšā ir, viņš ir tur... 50, 100 gadus vecs. Es atkal skatos tā ļoti, varbūt, distancēti, bet tad, kad tu esi pats mīrs, tev ir diezgan vienalga, kur tu pēc tam tā kā esi. Tevis tur vairs nav. Tas ir jautājums par tuviniekiem un par to, un man pašai liekas, ka svarīgākais ir, lai ir vieta, kur pieminēt to cilvēku, lai lai aizgājējiem ir vieta pasaulē, kas ir tas viens punktiņš, kas ir saistīts ar šo cilvēku, kur tu vari aiziet, nolikt ziedus, pieminēt reizi gadā, reizi 5 gados, ja jums bija attālinātāks attiecības vienalga. Bet, respektīvi, ka ir kaut kāda šī fiziskā vieta, un
Man pašai personīgi laikam netraucētu, ja tur ir kaut kas cits arī bijis, bet tas ir, man liekas... Labi, tas ir tu tāds no mans personiskā viedokļa, un tad tu varbūt, nezinu, no kultūra vēsturiskā viedokļa. Nē, no tās atmiņas viedokļa ir šādi. Manā uzturē ir, labi, es būšu kā Latvija, tas slēpšos ar starptautiskās pieredzes. Redzi, ja mēs atstājam to iepriekšējo vēsturisko struktūru, kas tur ir, tas varbūt, nezinu, tur čūna krusts, tas būtu piemineklis, viņš varbūt arī vēlāk radīts piemineklis, bet tajā ir vārdi. Pēc būtības, ja mēs šo piemiņas elementu atstājam, un ja mēs normatīvi faktiski šim cilvēkam liekam atstāt šo piemiņas elementu, un viņš to nedrīkst iznīcināt. Dabīgi, ka viņš tur pats var rakties, jo es ļoti līdzīgi īstenībā, kā Agnes domāju, tas ir īstenībā viņa izvēles jautājums, ja viņš tur negrib, tad viņš tur arī neies. Viņš izdomās citu vietu, viņš varbūt viņam būs tas pats, nezinu, pelnu urna mājās uz klavierēm, pelnu urna Kolumbārijā, viņš raksties pie jūras, es gribēju teikt, pie Rīgas pašvaldībās. Viņš raksies savā mīļajā, skaistajā Latgales kapsētā. Bet, ja viņš ir tur, tad viņš ar normatīvu regulējumu principā nedrīkst šo vēsturiskos struktūras skart, jo mums ir viens mīnus, mums ir ļoti vāja kultūra vēsturiskās substances aizsardzība kapos Latvijā. Tas ļoti dīvaini, jo it kā mēs esam tā kapa, mēs paši domājam, ka mēs esam tā kapa kultūra, bet varbūt mēs paši esam tik bijuši apzinīgi, ka mēs vienmēr esam saudzējuši tās vietiņas. Bez normatīvā regulējuma. Bez normatīvā regulējuma, ar iekšējo normatīvo regulējumu. Un tāpēc nav tas bijis. Bet varbūt tieši tādēļ tas ir strādājis, ka nebija šī regulējuma. Jā. Redzi, ar mani tu atbrauks tieši pie tā paša, ko Agnes teica, rocies, kur gribi, ja tev nepatīk aktē, tā nerocies. Negribi gulēt virsū, gulē apakšā. Ko tu gribi, to dari, bet ideja ir tāda, ka es gribētu, lai tur būtu saglabāts šī vēsturiskais elements, lai būtu saglabāts tas, ko mēs nekādīgi vairs neatkārtosim. Jā, bet šis, man liekas, arī tieši tā arī ar tādu saudzīgu attieksmi, manuprāt, tas strādā. Man liekas, ka šobrīd noaktēto kapavietu skaits ir tiešām 10, ne 100. Jā, un ļoti, ļoti bet maz. Bet ir kapi, kur aktē daudz. Jā, protams, jā, jo tie aktuālie kapi, kas ir pieprasīti, kas ir slēgti. Jā. Ticiet man, cilvēkiem, pieprasa šīs vietas, protams, tajos slēgtajos kapos, kas ir, protams, arī cilvēkam tuvāk visdrīzāk. Tas ir tuvāk tām apdzīvotajām apkaimēm, ja, kur ir un gribētos tuvāk un tam līdzīgi. Bet es vienkārši pabeigtu šeit, un tad tā doma, un pēc tam tā doma ir tieši tāda, ka ja tur ir šie kapu krusti vai pieminekļi, tad viennozīmīgi pamanot to ir īpaši jānovērtē tas, vai tam nav kāds kultūra vēsturiska vērtība. Tad ir jautājums, vai viņa paliek tieši tur, vai varbūt viņas vēl tiek pārvietotas kādu vietu, jo man liekas, ka kultūras mantojuma pārvalde ieteica tādu lietu kā lastādijas, tādi atsevišķas vietas kapos, kur ir šie pārnestie vēsturiskie krusti, kuriem visdrīzāk, kur nav apakšā vairs zinām tie cilvēki, kas tur ir bijuši apbedīti, bet paši tie pieminekļi vai tie krusti ir vērti apskatēji un nav iznīcinām jebkurā gadījumā, jā. Jā, bet tev labi, es tev jautājumu uzdošu, kā attiecīgās komitejas vadītājai, kā Rīgas iedzīvotāji. Man ir tāds jautājums. Jums, Treis kundze, daudz tomēr slēgto kapsētu. Un daudz tās ģimenes faktiski zina, ka tie ir viņu radi, un viņas tur arī ir. Un mēs jau te visas laikam saprotam, ka mums vecumdienās būs vieglāk aiziet līdz tuvākajai kapsētai, nekā braukt uz kaut kur tālu. Un tāpēc man ir jautājums, vai jūs tomēr tādīs slēgtajās kapsētās nevarētu izziņot tādu, sacīsim, pieteikšanos reģistrāciju, ka tomēr šīs kapvietas attiecīgi tika aktivizētas droši vien par godīgu, taisnīgu mazu samaksu, un tur var likt urnas. Jā, tātad, vēlreiz tad atgriežoties pie urnu abadīšanas. Tas redzējums tiešām ir tāds,
kā skatīties uz to, vai tur nevarētu būt šie te kolumbāriji vai šīs kapličas, kas kalpo kā kolumbārijas urnabadīšanai, urnu glabāšanai, jā. Attiecībā uz tiem kolumbārijiem tas arī šobrīd ir maksas pakalpojums, un tur ir sava veida, tāda arī iespēja tad pašvaldībai kaut kur ieguldīties tādās vietās, jā. Jo es domāju, ka visās kapsētās tādas varētu būt. Tas ir viens. Otrs ir šis te, ja arī zemē tomēr to urnu vēlas norakt, un piemēram, pie šiem te dzimtas kapiem, jā. Tas ir viens tās vēl, bet otrs ir, ka arī ir tas pieprasījums pēc tādiem pelnu kalniņiem, jā, vai tur urnu kalniņiem, kas ir pilnīgi atkal jauna vieta, kur nav tur tie dzimtu kapi vēl, vai tie tradicionāli apbedījumi tajā lauciņā nav, bet ka tur izveido speciāli tādu vietu, kur ir tikai vienīgi šiem urnu apbedījumiem, un ārzemēs ir arī pat speciālās pelnu izkaisīšanas laukumiņu kapsētās iekšienē. Kādēļ tas ir svarīgi? Arī pie pelnu izkaisīšanas kapsētās ir svarīgi, ja tas ir iekšpus kapsētas teritorijas, tad tevi reģistrē, ka tu esi apglabāts bijis tieši konkrēti tajā kapsētā. Un ticiet man, pieskarsimies nākošajā raidījums daļā, tātad ne visi cilvēki zina, ka, principā Latvijā visas apbedījuma vietas tiek, no pašvaldības puses tiek reģistrēts. Viss, kas notiek pašvaldību kapos, ir jāreģistrē. Bet man arī ir tāds jautājums, mēs iepriekš arī mazliet pieskārāmies tur paudžu jautājumiem, paudžu atšķirībām attieksmē pret kapiem. Un tad manā paaudzē, tas, ko daudz mani tur laika biedri, dombiedri arī, kā viņi varbūt sapņo par saviem kapiem, ir šīs te ekoloģiskās iespējas, ka tātad, es pat nezinu, vai tas kādreiz ir noticis, bet tātad, ka tavs kaps kļūst par iespēju izaugt kokam, piemēram. Un tā kā šitādas bildes ir arī ļoti daudz staigājušas, redzams dažādos sociālos tīklos, cilvēki daudz ar to dalās, sapņo kaut ko. Vai vispār tādas iespējas Latvijā būtu iespējamas, ka tu tātad, ka tavs kaps kļūst par koku? Jā, bet joprojām kaut kāda konkrētā tā vieta. Jā, konkrēta vieta. Kā šobrīd es saprotu, ka ir iespēja, tā, kad ir cilvēks kremēts, tad viņa pelni tiek ievietoti urnā, kas principā sadalās. Tātad ir tāds materiāls, kur aprokot viņš ar laiku sadalītos. Ja? Tad tas būtu viens no tiem risinājumiem, ja? Kad tā kā aizēja pilnībā atpakaļ dabā, bet konkrētā tomēr kapsētā un kapavietā. Jautājums par kokiem ir varbūt cits tās. Redz, vēsturiski, man arī es esmu dzīvojusi kopā ar vecmāmiņu, un līdz ar to ļoti daudz radi bija vecāka gadu gājumu, un diezgan daudz sanāca bērnībā būt kapos, un man šie kapi Balmierā, piemēram, man viņi bija tādi, tuvi, jo viņi likās mājīgi. Tur bija daudz koku, un tur bija tādas arī tās kapu kopiņas, vienmēr bija tā ļoti mājīgi, kā tādas istabiņas, ja gan arī tā iekopts, un es saredzēju kapos to mājīgumu, bet tieši caur tiem kokiem, un tad, kad es redzu, ka ir tie kapi, kas ir bez kokiem, man liekas, kas tie pa kapiem, tas kaut kas tāds nepieņemams. Tāpat laikā, tie koki, tās koku saknes, tas jau nav tas ērtākais, kas kapos var notikt, jo tie koki dažreiz arī aug, un viņi pašūpojas kaut kur vējā un sāk gāzties ārā ar visām saknēm. Kā tev ir vispār tas iespējas, kādiem jāizskatās ir tradicionālajām latviešu kapiem? Es laikam, patiesībā mēs visi, man liekas, nonāksim šī sarunā pie tā, ka katrs kā grib tā glabājas. Ar koku, bez koka, iekšā meža kapsētās. Jā, patiešām ir šī tradīcija. Un viņi nāk tieši no 19. gadsimta romantismu tradīcijas, kad radās pirmās dārza un parku kapsētas. Un dabīgi sākumā tie kociņi trīs dārza parku kapsētas bija maziņi, un līdz ar to viņi bija vienkārši skaisti, bet tagad viņi ir, kā teikt, lieli skaisti un mazliet bīstami, un neviens īsti nezin, ko ar viņiem darīt. Un tas pats ir ar veciem muižas parkiem. Man personīgi man patīk, un es skatos, ka
Bet tas ir man personiski. Droši vien, ka cilvēki, kas vēlas būt glabāti klajā laukā drošības pēc, lai viņam neuzkrīt tā prieda, arī viņš tā jūtās. Personīgi, man dzimtas kapi ir Jelgavas meža kapi, un kas man ļoti patīk, Jelgavas meža kapi, kāds ir sapratis šo ideju, ka tur jābūt ar kokiem, tur ir paplašināta jaunā zona, un viņi ļoti mērķtiecīgi un glīti ir izveidojuši tādas alejas, teiksim, ne? Un es skatos, ka viņi tālāk arī ir ieplānojuši. Viņi sapratuši, ka, ja ir meža kapsēta, tad mēs turam zīmolu. Mežam. Jā, tad jābūt mežam. Bet tāpat laikā es redzu, ka tomēr tur ir strukturētāka un tāda prātīgāka pieredze, lai mazāk traucētu. Jo te ir replika, tu saki par to koku, un es uzreiz citēšu mūsu kapsētu pārvaldnieku to teikto nāves smaka ar to, ka tie cilvēki paši iedomājas, ka viņi tagad drīkst kapos kaut ko stādīt, jo patiesībā tas ir aizliegts. Jā, tas nav. Un mums lielākā problēma, piemēram, ir tūjas, ko savās tajās tuvinieku kapu kopiņās cilvēki izdomā, ka viņi arī tā grib. Arī tūjas nevar. Jo redzi, ar tām tūjām ir tā, ka viņas sāk jāsāk griezt ir vai tam līdzīgi, to nevar nodot vairs kā bioatkritumu. Un tā ir problēma. Vienkārši es domāju par tiem kokiem arī, ko es minēju, tas piemērs. Es tiešām nezinu, es patiesībā nekad neiedomājos pārbaudīt, vai cilvēki to izmanto, vai tas tāds reāls pakalpojums jau, vai to jau cilvēki tā dara, bet es domāju, tas nāk no tās vēlmes, ka tu tā kā tu atgriezies kaut kā dabā. Un Nē, tur ir skaists, man patīk, tur ir ideoloģija. Tu neesi, tu esi daļa no kaut kā lielāka. Jā, bet tu saproti, iedomājies, ja mēs šobrīd, tā tradicionālam apbedījumam, zārka apbedījumam, mēs tur aizņemam kādus 2 kvadrātmetrus, tad, ja tu gribi kaut vai urnu apglabāt un gribi virsū koku uzstādīt, tad piedod, tas ir kvadrātmetrus. Jūs projekts kopā ar Rīgas mežiem, tur, kur viņiem ir jaunā. Tur, ka vajag. Jā, jūs pierakstīties rindā. Cilvēki, kas grib... Nopietni. Tur ir par ko padomāt. Tur Rīgas mežiem būtu jāstrādā šī jautājuma. Un pie reizes arī to koku arī tas cilvēks uzstāda, un mums pašvaldībā iekonomējas budžets uz koku stādīšanu. Viņš nevar nekādīgi uzstādīt, viņš jau tur kaut kā jāiekārtojas pirms tam. Jūs pastāstiet par šiem saviem dzimtas kapiem. Es gribēju īsti arī pieminēt, man ir ģimene diezgan liela no Latgales puses, un man viena dzimtas puse ir no Balvu novada, otra no Rezeknes novada, un abos šajos kapos, kur tad vienā ar vienu man vecmām apglabāt otrā, tie ir tādi kapu kalniņi ar ļoti daudz kokiem apkārt, un pēdējos gados patiesībā tur paliek arvien bīstamāk, es pat teiktu, jo vienkārši šobrīd, izcērtot kokus apkārt, tur tie daži koki, kas paliek ap tiem kapiem, viņi paliek arvien nedrošāk, un viņi gāžas arī, un teiksim, tur arvien biežāk, vismaz vienos ties kapos var redzēt situācijas, kur vētrās tie koki nokrīt, viņi salauž kaut kādus šos te kapakmeņus, un tas rada tādas patiesībā bīstamas situācijas, un tas ir tā diezgan sarežģīti, laikam. Jā, droši vien es saprotu, ka no tādiem kapu pārvaldniekiem, pašvaldībām viņi labprāt gribētu redzēt kapus bez tiem kokiem, bet atkal no tā cilvēciskā viedokļa, gribās. Bet šitas, domāju, vairāk jautājums ir arī, nezinu, tiem apkārtējiem mežu īpašniekiem, vai tas ir Latvijas valsts meži vai privātie, varbūt nevajag tieši ap kapiem arī cirst tos kokus ārā. Tas tomēr viņš rada to vēgāzi. Viņš īstenībā tas bīstam. Tas patiešām ir bīstam, tas arī cilvēkiem, kas tur apmeklē. Jā, un tad īstenībā tā ieskicējot, ko nozīmē daudz koki, kas krīt un pie katras vētas gāžās un tam līdzīgi, bet tas ne tikai koku stāsts, bet, protams, arī visu kopējo kapu kontekstā mums jārunā ir par atkritumiem kapos. Un šī bija viena pārsteidzoša lieta un sāpīga pārsteidzoša lieta, ka, piemēram, Rīga uz kapu atkritumiem, viņu apsaimniekošanai tērē 3 miljonu eiro gadā, lai savāktu atkritumus tikai no kapiem. Un tas pārsteidzošākais ir tas, mēs taču kā aptuveni iedomājamies, kas ir šie atkritumi. Tātad, puķītes, zariņi, nokautuši puķpodi, tur vēl kaut kas, liktos, tīra bioloģija.
Bet nē, plasmasas 95% tiek šobrīd savākti kā nešķirotie atkritumi par pilno samaksu, ko arī pilsēta dabū samaksāt atkritumu apsaimniekotājiem. Un tas ir kritiski, jo tikai 5% tiek atsevišķi savākt, kā piemēram lapas rudenī, kur savāc un kuras nesavāc varbūt lapu nodošanas kampaņās, bet ieliek kaut kādos tajos bioloģiskajos atkritumos. Tas ir tas, kas ir, jāsaka godīgi, mans mājas darbs, mēģināt kaut kā mudināt mājokļu vides departamentu domāt, kā to organizēt savādāk. Jā. Bet tur ir vairākas problēmas ar to. Pirmkārt, plasmasas puķis. Jā. Kāpēc tas nav aizliegts? Jā, redz, jā. Plasmasas puķis, tad ir vēl, protams, sveces, kaut kādas pusiztecējuši tādas šādas, kas arī, protams, uzreiz samaitā to bioloģisko atkritumu. Protams, arī tas, ka šie kapi bieži vien, šie atkritumi tiek vākti kapu malā, jau pie žoga vai ārpusē, un tur var piebraukt jebkurš. Ja? Un tās nav tādas ļoti uzmanītas vietas, kaut arī mēs cenšamies likt jau tās kameras un tam līdzīgi, tās bieži vien izvēršas pie izgāstuvēm. Un kurš tā varēja iedomāties, 3 miljoni eiro katru gadu tikai Rīgas kapsētās atkritumu vien. Klausies, bet ar tām ar tām mākslīgajām puķiem, viņas ir ļoti daudz, kurā Eiropā vienkārši ir aizliegts. Viņas ir aizliegt normatīvi. Tev ir jāmaksā liels sods, ja tu sprādi. Kā tad tu to izkontrolēsi? Kā tad to izkontrolēsi? Bet vienkārši es tā domāju atkal, Es laikam saprotu reizēm arī to motivāciju uzlikt to mākslīgo puķi, kas, man pašai, nepatīk, bet, piemēram, ja tu esi tajā vietā uz, piemēram, tu atbrauc reizi gadā, tu nevari tur biežāk vai, nevēlies biežāk, tu vēlies kaut ko atstāt, tas saprotams, bet tas ir ļoti godīgi. Man tā plasmas puķi šausmīgi liekas slāviski, piedodiet, jā. Zin kā, viņas, man liekas, ir visur. Ir kaut kādas kultūras, kuras baigi viņas mīl, bet tur ir tā, šo vajadzētu mazliet faktoloģiski paskatīt. Šis gan bija ļoti smalki aprakstīts, un cik ļoti lielā mērā vidi piesārņo šie plasmasas ziedi. Jo, piemēram, Ķīnā viņi ir ārprātīgi populāri. Viņi ir, bet Ķīna jau mums ir numur 1 piesārņotāji, liekas, vispār pasaulē. Bet mēs tā pa savu saimniecību domājam, šī ir problēma. Lietas šovakar neatliksāsim. Šī ir problēma, bet labi, žogam jābūt kapiem apkārt. Lai noturētu iekšā vai ārā? Jā, precīzi tāda. Man liekas, ka droši vien jau ir kaut kā tā domāt par kapiem skaidrs, ka tu iztēlojies vārtus, ka vārtiem ir jābūt, jo citādāk kaut kā tā teritorija ir jāiezīmē, bet par žogu, nezinu, man liekas, ka tie kapi varbūt, kur es esmu bijusi, kur man ir arī radi, tur tiešām ir, tur ir vārti, varbūt tāds kaut kāds simbolisks žogs priekšā, bet sāna noteikti ir vaļā, un arī, mans tēvs ir apbedējis Pierīgā, un tur tie kapi ir tādi, viņi ir tādā, mežā, un tur pa vienu pusi regulāri nāk iekšā stirnas ēst ziedus, un tur, Stirniņām arī vajag kaut ko. Jādomā arī droši vien, ka žogs vai tas būtu akmens, kāda sēta uzmūrēta vēsturiskā, tā jau noteikti tādas meža dzīvnieks neaturētu, bet tu labi ieskicēji, tad žogs ir vajadzīgs, lai nelaustos iekšā, vai lai tomēr noturētu tos, kas iekšā, lai tie nelaustos ārā. Un šajā sakrā arī, tas ir arī to pašu kapu atkritumu stāsts, ka, protams, ka nav pareizi no kapiem neko nest mājās. Skaidrs, ka arī te nestrādās tas stāsts, ko mēs sakam mežā, ar ko iegāja, vai pludmalē, ar ko iegāja, ar to iznāca ārā un nes to atkritumu uz mājām. Nē, kapiem tomēr, lai mājticība, bet no kapiem neko ārā nenes. Un tas nozīmē, ka to atkritumu tev tur vajag atstāt turpat, tajā teritorijā. Bet, klausies, ja mums ir šodien tāds hakatons, tad jau es arī varu nākt, jo Agnes jau pareizi saka, laukos, jo tur viņi bijuši ekonomiski, viņi tur priekšā matīši, ka būs, tur arī, tur tāds ļoti skaists, tāds vidzemnieku akmens žodziņš, tur ir tā
tad tu ej iekšā, bet tās puses, no abām pusēm jau ir vaļā. Tur tiešām vietējie kaķi un stirnas droši pastaigājas. Bet es domāju, ka šajā gadījumā ir cits jautājums. Man liekas, ka Elīna runāja tomēr par norobežotu teritoriju, zināmiem kārtības noteikumiem. Un te, laikam, ir par Rīgu runa, vai ne? Es, protams, domāju, ka tās teritorijas... ja ir iespējams, viņas vajadzētu slēgt tieši šīs pašaizsardzības nolūkos, un plus arī tas tomēr ir drošības situācija. Rīga ļoti liela pilsēta, mēs nezinām, kas šeit ir, un mēs nezinām, kas var kaitēt kapakmeņiem, kādam kaut kas var ienākt prātā. Es domāju, tas, ka tā ir iežogota teritorija un iespējams arī naktī slēgta teritorija, es domāju, ka tas ir, mums ir vairāk tad jau, jādomā protams, pie ieejas vārtiem arī būtu jauki un arī obligāti pie visām atkritumu novietnes vietām kameras. Jā. Es laikam šeit... Es esmu drošības cilvēks. Jā, es Attiecībā uz Rīgu. Jā, es šeit esmu otrā pusē, bet es domāju, ka šeit ir skaidrs, ka sabiedrība mainās, skaidrs, ka mainās arī šīs te varbūt tādas, nezinu, morāls normas, bet kaut kā no otras puses nepārspīlēs. Un cilvēki vienmēr ir bijuši dažādi un ne visi ir bijuši tādi korekti pret citiem. Bet savulaik es pat mācījos franču licejā, un franču licejam, protams, pretī ir kapi. Un manā laikā, kad gāju vidusskolā, kapos parādījās žoks, jo tur bija pārāk daudz, man skolas bija, es par to nekad nedarīju. Kas gāja pīpēt, un viņi bija atraduši sev mīļākos kapus. Tev bija Pokrovs. Jā, un tur... Tas, man liekas, jā, tā kā nav īsti korekti, bet tādā ziņā, ka es saprotu, ka viņi tur arī piemēsloja un met tos benčikus, es saprotu arī zemē, kas nav korekti, tā nedrīkst darīt. Bet, jā, kā tu tā? Bet, tā kā no otras puses viņiem bija 16, 17 gadi, tā ka varbūt tagad viņi tā nedarīt vairs. Jā. Bet jā, tā kā franču licēja skolnieku dēļ uzlikšos, vismaz mēs to vienmēr tā interpretējām, ka tas bija skolnieku dēļ uzlikšos. Jūs panācāt, tas bija pirmais, ko tu panāc. Es pat negāju tur bīfēt. Jā, bet Klau, šī raidījuma būtība ir arī bišķiņ painformēt iedzīvotājs par to, ko viņi varbūt nezina. Tā tad visi, kas varbūt nav dzirdējuši, tā tad ir tāda privātā platforma, saucās Cemetī, ar Y beigās .lv, un tā ir platforma, ko izmanto ļoti daudz pašvaldības, tā skaitā Rīga, kurā tiek reģistrēta digitāli katra apbedījuma vieta. Un tu vari precīzi atrast savu tuvinieku, sava tuvinieka kapa vietu ar konkrētu taciņu plānu izkārtojumu, kā tu vari aiziet līdz savam tuviniekam. Un tad, kad tu esi kādu meklē, savu radinieku, tad tu noteikti vari ierakstīt vienkārši vārds uzvārds, un tev izmetīs droši vien visus cilvēkus, kas sarakstiņu ar visiem, kas ir ar šādu vārdu uzvārdu, bet tad, protams, tu varēsi atšifrēt pa kapsētām, ja tu zini vismaz kapsētu, kurā ir apglabāts, un arī atsevišķi, droši vien tur parādīsies uzreiz apbedījuma gads vai dzimšanas gads, un tu noteikti savu tuvinieku šādi var atrast. Tas īstenībā ir pārsteidzoši datubāze ir par 600 kapsētām, un tur ir jau informācija šobrīd par 1,975,000 apbedījumu vietu. Kas ir vairāk nekā... Jā. Pat šī brīža Latvijas iedzīvotājs skaita tas pārsniedz, jā. Bet jāsaka tā, šis projekts strādā vairākās valstīs, tas nav tikai Latvijā darbojoši, jā. Un, šajā stāstā, grūti šobrīd neiehihināt, piedodiet, par IT sistēmām un valsts iepirkumiem un valsts pasūtītajām IT sistēmām. Bet šeit ir arī tāda potenciāli viena lieta, kur atkal mēs varētu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju pakutināt, jo savā laikā uzstādījums ir bijis, ka, protams, tam ir jābūt kaut kādai valsts platformai, valsts finansētai, valsts izveidotai platformai, lai viss šīs pašvaldības varētu tur šīs kapavietas reģistrēt. Kaut kā tas līdz galam nav samāts, bet rekur ļoti labs privāts projekts, visi viņu izmanto. Jāsaka, viņš nemaksā nemaz tik ļoti dārgi. Laikam Rīgas pilsēta maksā 1500 eiro mēnesī par šīs kapsētas izmantošanu, bet iedomājieties, cik mums ir
to abadījumu vietu, ja? Un alternatīvu, kad mēs mēģinājām noskaidrot paši pie savas Rīgas digitālās aģentūras, cik mums pašai Rīgas pašvaldībai šāds projekts tā kā izmaksāt, lai uztaisītu tādu platformu pašiem, ja? Tad tur zem 250,000 vispār neviens nebija gatavs atverzēties. Skaidrs, ka tad tāds projekts, jāsaka godīgi, ne 10, ne 15 gados neatmaksātos. Līdz ar to ļoti labi izmantot šādu privāto. Izņemot tas fakts, ka tie tomēr ir dati, mēs viņus ik pa brīdim tur lejuplādējam, mums saglabājas šie dati, bet platforma nav mūsu. Platforma ir joprojām privāta. Vienā brīdī platforma var būt beidz pastāvēt, un mēs paliekam, tikai ar tiem saviem digitālajiem datiem, bet platforma, kur turpināt šo darbu, vai kur iedzīvotājiem nodrošināt šo apskati, nav. Es domāju, tu šeit arī ļoti precīzi iezīmē to problēmu, jo man liekas, ka šeit svarīgākais ir tas, lai šie dati ir drošībā un lai viņi ir pieejami, bet valsts platformām arī nereti ir šis niķis, ka tās ir projekts platformas, un tad, teiksim, tev ir finansējums uz projektu, un tad tev beidzas projekts, un viņi vienkārši beidzas tā platforma. Jā, un nekas netiek pilnveidots, izlabots, un tieši tā. Un tad tas stāsts par to datu drošību ir, varbūt, ka tomēr paliekam pie privātas platformas izmantošanas. Es saprotu, ka mēs esam savā ziņā uzkāpuši tā kā uz tādas adatas, ka mēs jau nevaram nomainīt pret citu platformu, ir šī viena platforma. Bet mēs varam, ir jau... Bet vai valsts projekts būs labs, Un arī tur ir atkal domāt par tādu drošības aspektu, tiešām domāt par drošības aspektu, nedrīkst arī valsts likt visas olas vienā groziņā, teiksim tā, un visus datus glabāt kaut kādos, tur ir daudz vairāk uzreiz tad jādomā par to, kur tu vispār ko glabā, visam ir jābūt vairākās kopijās arī. Tas ir diezgan sarežģīti, bet skaidrs, ka es domāju, ka tas privāts vai valsts, tas varbūt, tas varbūt nav primārais. Galvenais šeit ir saprast, ka mums šādu platformu vajag un ka viņai ir jābūt pieejamai un ir jābūt kaut kādam šim pēctecības plānam, piemēram, ja tur nobrūk serveri, kaut kas, ka vienkārši nedrīkst, ka viņi vienā dienā vienkārši pasaka, ka mēs to aiztaisam ciet, un tad, ko mēs darām. Jo, tā jau arī mēdz būt, ka ļoti daudz arī privātas foršas platformas vienā brīdī pasaka, ka nē, viss mēs aiztaisam šo bodīt ciet. Labi, dati mums ir, man par to apgalvoja, ka tie dati tāpatās digitalizēti ir, un viņi pa brīdim tiek lejuplādēti, serverī viņi mums būs. Tu esi tā kā sirojusi par šo datubāzi, meklējusi? Nē, man nav nekāds īstenībā vajadzības bijis tur sirot. Kas ir apglabāt? Samitī dara ļoti vērtīgu darbu. Es domāju, ka valsts beigs ar to, ka vienkārši viņi nopirks to visu, ko viņi ir uztaisījuši. Bet šeit ir slikta pieredze. Esot Klaipēda bijusi nopirkusi šo platformu. Un nevarējuši palaist, jā. Viņu bija darbinājuši, bet tad 3. gadā secinājuši, ka viņi paši viņu tā kā negrib, nemāk pilnveidot un atjaunināt, un tāpat ir nonākuši līdz tam, ka viņi atkal ir atsākuši šo platformas, uzlabotās platformas nomu. Līdz ar to, tas nav strādājis. Skaties, Latvijā ir ļoti maz trubus, kā uzsēsties. Truba ir kaut kas, uzturē, ko tu var pelnīt naudu. Bet Samitī īstenībā ir ļoti liela malači, es viņiem ļoti sen esmu pazīstama, un viņi arī tagad, starp citu, ir uztaisījuši digitāli esošo, kā var teikt, reāli vidē lokalizējumu, apbedījumu, arī reģistrāciju pa lieliem kapiem. Tas viņam pēdējais darbiņš. Bet es neredzu vispār, ka viņi, manuprāt, viņi ir diezgan ideālistiski motivēti ar visu to, ka viņi arī naudu nopelna. Man ļoti patīk viņu domu gājiens. Viņam ir superīgs vadītājs īpašnieks, un es domāju, ka tur būtu labi, bet valsts, paldies Dievam, ka valsts kaut ko nedarīja. Nē, tieši tā, par to jau es arī gribu teikt, ka tā vēlme kaut ko taisīt ar to valsti, es tik skābi skatos. Es domāju, šeit tas lielais risks ir tajā brīdī, ka tas īpašnieks, grib iet pensijā, un vairs nevēlas to darīt, tas pajauns, viņš apmēram pajauns, bet jūs tur abi esat kopā pensijā. Tas tā kā tas notiek. Tas backups, tu pareizi saki, kaut kad vienu brīdi valstī vajadzēs. Bet tātad... Un tad mēs vairs neko nevarēsim būs kā Klaipēdā. Mīļie klausītāji, noteikti paskatieties, vai jūs zinat visu savu tuvinieku apglabāšanas vietas. Varbūt esat piemirsuši, varbūt kādreiz ar saviem vecākiem esat braukuši, bet jau būtu grūtības atrast, vecvecākiem vai vecvecākajiem kapa vietu.
droši ieiet cemitī.lv un atrodiet, pameklējiet. Un varbūt, ka ir laiks apmeklēt kapiņus un pieminēt savus tuviniekus. Bet tas, kas ir interesanti, tad patiesībā, sanāk tāda viena privāto platforma lielīda, bet tas, kas tur ir interesanti, tātad šajā platformā, tad, kad tu atrod to savu kapavietu, tu vari arī uzreiz izvēlēties šo papildus pakalpojumu, proti tātad, ja tu esi emigrācijā un tiešām reiz 3 gados tikai ierodies Latvijā, tad tur tu vari uzreiz abonēt sava tuvinieka abadījuma vietas apkopšanu. Vai vienreizēju, vai uzturēšana jau kaut kādā ilgtermiņā. Piemēram, tur bija iedot pat izcenojumu, bet varbūt tas bija tieši tikai par Rīgas kapiem. Es arī vienu tuvinieku apskatījos un tur uzreiz piedāvāja. Tātad vienreizēja kapavietas apkopšana 50 €, nav lēti, bet tomēr, ja tu esi tur tālu prom un tu gribi, un tu negribi, lai tev tur to kapavietu likvidē, dēļ tā, ka tu neesi ilgstoši viņu apmeklējis un apkops, ja. Tad piemēram, ja 3 reizes gadā, tad jau, tā vienreizējā apkopšanas reize jau maksā vairs tikai 40 €. Tāpat tās arī var izvēlēties uzreiz šajā platformā abadījuma vietas labiekārtošanu pasūtīt, ja, ka tev tur aiziet, uztais uzreiz mazo projektiņu, tur, apmalītes, tur kapakmenītes, tas vai šitas puķīti kādi iestādīti jau tāda, ziemcietīga un daudzgadīga, jā, vai tam līdzīgi. Tā kā ļoti interesanti, kad ir apaudzis šis jau uzreiz ar ērtu šo pakalpojumu klāstu. Jā, jo... šis ir forši. Tas man patīk. Es te visu laiku atsaucos savu personīgo pieredzi, bet tad, man pirms 5 gadiem nomira tēvs, un tad, kad tas notika, tas vēl bija dzīves Covid laiks, bet, mans tēvs nomira no citiem iemesliem, bet ar ko mēs saskārāmies ar to, ka vienkārši tev ir diezgan liels tāds, haoss visapkārt un tik daudz jautājumu un vispār ļoti vajadzētu arī kaut kādu tādu digitālu rīku, nezinu, tas varbūt arī privāts, tas nav jābūt obligāti pašvaldības rīkam, kas vienkārši tev palīdz iznavigēt cauri tam, kas tev tagad ir jādara, jo tur ir tik daudz izvēļu. Man liekas, ka izvēles ir labi, bet es apmulstu tad, kad man ir jāizvēlas starp kaut kādiem 100 zārku veidu. Tas... Labi, tas vēl atsevišķa tēma, ja? Tā ir vesela cita nozara vēl, jā. Tu esi sērās, tu esi diezgan tādā lielā šoka stāvoklī, un tev ir tik viegli arī apčakarēt visādos veidos, un tas jau arī daudz kur notiek, jo skaidrs, ka cilvēki, kas ir tādā afekta stāvoklī, viņi jau... jā, bet tā ir cita tēma, un īstenībā tā ir vesela raidījuma tēma. Jā, bet šis ir tomēr varbūt tāds, kur tev ir bišķiņ jau laiks, tā kā apsēsties, vai iepriekš sagatavoties, vai arī, uzreiz domājot, kā tu tur to kapkopiņu pēc tam iekārtos, tev ir bišķiņa laiks un atelpi, ja, tā kā saprast to pareizo veidu. Bet varbūt, šo tēmu vēl tā kā paturpinot, ne tikai ir šī datubāze, bet tātad kāds jau šai datubāzē tos datus liek, un tas ir pašvaldība pienākums šos datus likt tajā datubāzē, ja, tātad, kur ir tie apglabātie. Un es gribu teikt, ka mums, kā tuviniekiem, patiesībā ir pienākums arī noslēgt ar pašvaldībām līgumu par savu tuvinieku kapavietu uzturēšanu. To zina pavisam daži, bet pie Mājokļu vides departamentā būtu, patiesībā jānoslēdz šie līgumi par kapavietu uzturēšanu. Un to informāciju arī tad arī ierakstā kapu grāmatā, kurš ir tas atbildīgais, kas radinieks vai kāds cits tuvinieks, kas šo kapa vietu uztur. Un tad arī, ja tu esi tas radinieks, tad tev varbūt arī ir šī te vēl tur kaut kāda, cita tā tiesība, vēl blakus apglabāties, ja, tur, kā saglabāt šo dzimtas kapu stāstu. Bet kā ir, jūs esat paskatījušies, cik daudz ir tādu cilvēku, kas to ir izdarījuši un cik attiecīgi? Godīgi nācu uz redzējumu un nesagatavojos, bet nav daudzi. Procentuāli no visiem tiem kapiem nav tā, ka daudzi zina, ka viņiem būtu jānoslēdz šādi kapa vietu uzturēšanas līgumi. Viņi jau nav par maksu, viņi vienkārši ir palīdz nodefinēt, kurš ir atbildīgs, kur kā, gadījumā, ja kas, tad arī pašvaldība vienmēr zina, pie kā griezties. Pasakot, ka, jūsu kapavieta 3 gadus nav apkopta, un mēs, principā, esam gatavi viņu tā kā likvidēt, iespējams. Jā, un tad ienāca jautājumi no auditorijas, un pirmais jautājums par to, vai
kapa vieta pieder, vai tā ir īpašumā. Nē, tā ir pašvaldība teritorija. Tas ir bijis šis pašvaldības pienākums nodrošināt šo vietu. Ja tie ir pašvaldību kapi, tad tā nav īpašumā. Un, patiesībā mēs arī esam redzējuši, ka pašās SS platformās vai citās reklāmās platformās tur mēģina kaut kādā veidā tirgot tās vēlamās apbedījuma vietas, bet patiesībā tas nav atļauts un līdz ar to arī mēs šos uzturēšanas līgumus un arī iespēju apglabāties blakus, tiešām skatāmies šo radniecību. Līdz šim, ja. Tas ir viens, bet otrs ir par tiem pelniem. Tātad mēs varbūt atgriežoties atpakaļ. Protams, tu pelnus, kremējot cilvēku, var glabāt arī mājās plauktiņu. Var aiziet jūrā, izkaisīt, bet tad tev nebūs reģistrēta šī te apglabāšanas vieta. Tā vēlme, kādēļ cilvēki ir gatavi kaut vai tajos pašos kapos izkaisīt tos pelnus, ir tā, ka tad tu esi formāli reģistrēts, ka tu esi apglabāts šajos kapos. Dažam tas varbūt liekas svarīgi, kad ir šī apglabāšanas vieta fiksēta, kurā vietā ir. Ja, es vienkārši par šo esmu diezgan maz ko dzirdējis un lasījis, un tad man vienkārši rod šeit tas jautājums, kāpēc, ja tu gribi, lai šī apbedīšanas vieta ir saistīta ar konkrēto kapsētu, kāpēc to urnu neapglabāt? Kāpēc tieši tas izkaisīšanas akts? Jā, to es nezinu. Man tas pašai personiski neliktos forši, ka kāds tieši kapu teritorijā bērt ārā šos pelnus, jo tur tā bišķiņ kaut kāds tāds varbūt estētiskais iebildums man būtu. Bet tāda, principā tāda praksa pasaulē ir. Bet pie mums nekas tāds nenotiek. Pagaidām, jā. Es vienkārši laikam nesaprotu to sajūtu, to konceptu šeit. Pievienojos. Bet, piemēram, ja tu gribi, ka tevi jūrā izkais vai tam līdzīgi, to varētu saprast. Kāpēc tu nevari gribēt kaut kādā kapsētā pie žoga, ka tev izkaist, jā. Mēs taču nonācām šī sarunā, ka katrs var gribēt. Katrs var gribēt ko, bet galvenais, lai mēs varbūt nepārkāptu tās robežas, kas tam otram varbūt nav pieņemams. Jā, tas ir viens, un otrs ir kaut kādu jau to regulējumu un atbildību noteikti arī pašvaldībai ir jāturpina uzņemties. Un, es nezinu, mēs esam ātri izskrējuši cauri ļoti daudz, ka mēs daudz ko vēl neesam neatrisinājuši, ne arī izrunājuši, bet es noslēdzot gribu šo sarunu noslēgt ar tādu jauku anekdoti. Divas večiņas iznākušas no kapiem, apkopušas tikko savus tuviniekus, sēž turpat pie kapiņiem autobusu pieturā, gaida autobusu, un tā viena izvelk spogulīti, uzkrāso lūpas, un otras mīn. Beidz, vai tad tu neesi pa vecu krāsot lūpas? Un tā pirmā viņai atsēd, bet vai tu neesi pa vecu braukt mājās? Es atceros, ka es lūpas nenokrāsot. Tā kā, lai mums joprojām gribas uzkrāsot lūpas, un lai mums joprojām ir iespējas braukt mājās. Un lai mums ir joprojām viegli attieksme pret kapiem. Viegli un cieņpilna. Jā, filozofiska. Jā. Paldies, dāmas. Paldies. Paldies tev. Paldies, ka uzaicināji. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.